Esiet sveicināti Tele2 podkāstā Bez limita. Šis ir podkāsts, kurā ar ekspertiem runāsim par jēgpilnu interneta lietošanu, jeb to, kā modernās tehnoloģijas ietekmē mūsu ikdienu, attiecības, darbu, ģimenes dzīvi un veselību, kā arī sarunāsimies ar aizraujošiem uzņēmējiem par personības lomu biznesā, jo kā nekā, bizness sākas ar cilvēku. Par cieņpilnu diskusiju digitālajā vidē. Man šķiet, mēs nevaram beigt runāt par to, jo mēs ļoti labi zinām, kāda ir digitālā vide. Tā ir salīdzinoši nežēlīga, brīžiem brutāla, un mums ir jāmācās tur komunicēt. Ja mēs tādā reālajā dzīvē esam apguvuši šo prasmi, tad nonākot digitālajā vidē, mēs ļaujam vaļu savām emocijām un izpaužamies tā pēc pilna spektra. Sarunāšos ar Ievu Moricu, sarunu festivāla Lampa dibinātāju. Sveiki, Ieva! Labdien! Ieva, tu esi tā, kas ved uz sarunām ļoti daudzus. Katru vasaru 2 dienas cēsīs mēs satiekamies, lai cieņpilni diskutētu. Un tur patiesi notiek šīs cieņpilnās diskusijas arī tad, ja cilvēki viens otram nepiekrīt. Un man šķiet, mums no sarunu festivāla Lampa ir ļoti jāmācās sarunāties šajā digitālajā vidē. Tavuprāt, kāpēc vispār diskusijām ir jānotiek? Jo mēs taču varētu katrs palikt pie sava viedokļa un tā arī dzīvot. Kāpēc mums ir jāsarunājas? Jā, pirmkārt, es viena vedu. Tas ir tiešām komandas darbs. Liela komanda strādā, lai veidotu Lampu. Un kāpēc mums ir jāsarunājās? Kāpēc vispār ir jādiskutē vai vienalga jābūt arī dialogā? Tas ir, man liekas, tajā cilvēka būtības kodolā. Mēs visi cilvēki esam sociālas būtnes, un mēs nevaram eksistēt izolēti viens no otra. Mēs dzīvojam kaut kādā sociumā, un man šķiet arī akmens laikmetā cilvēki kaut kādā veidā nāca kopā, komunicēja, runāja par to, kā viņi var sadzīvot, kā viņi miedarbojās viens ar otru. Man liekas, tas arī tik pavisam vienkārši, lai mēs kopā varētu pastāvēt, sadzīvot, sadarboties, mums ir jāspēj sarunāties. Ko iedod sabiedrībai diskusijas? Tas, ka mēs sarunājamies, tas, ka ir šie dažādie viedokļi, bet mēs kaut kur dodamies šajās sarunās. Ko tas mums kā cilvēkiem iedod? Tas pirmkārt, man liekas, tas dod drošības sajūtu par to, ka mēs neesam vieni, par to, ka mēs esam kopā ar citiem cilvēkiem. Tas paplašina mūsu izpratni un vispār spēju saprast, kas notiek visapkārt. Jo neviens cilvēks viens neko nezina, arī pat viena grupa nezina, ja, bet tieši šajā miedarbībā mēs labāk saprotam, kas notiek pasaulē un ko mums kopā ir jādara. Un šobrīd mēs dzīvojam ļoti, ļoti izaicinošā laikmetā. Tas, protams, tas jau kļūst pa klišē, vai ne, par to runāt un teikt, bet tik tiešām klimata pārmaiņas un tehnoloģiskā attīstība un ģeopolitiskie izaicinājumi. Un vienkārši, lai mēs spētu kā cilvēki ar tiem tikt galā un risināt un kaut kur uz priekšu virzīties, šī miedarbošanās, sarunāšanās, saprašanās, sadarbošanās ir ārkārtīgi svarīgi. Savādāk mēs nevaram. Man ļoti patīk ir Stephenam Hawkingam viens tāds citāts, kas ir arī Pink Floyd dziesmā Keep Talking. Un tas, ko tur ir, respektīvi Stephen Hawkinga balss arī caur šo aparātu ir palaista tajā dziesmā, un tas, ko viņš saka, miljoniem gadu cilvēki dzīvoja, es nezinu, kā zvēri, ja? Bet tad vienā brīdī notika kaut kas brīnumains, cilvēki iemācījās sarunāties. Un caur sarunāšanos mēs arī spējam risināt visas lielākās cilvēces problēmas. Un tagad, kad mūsu rīcībā ir dažādas tehnoloģijas un dažādi rīki, tas dod lielu iespēju, lielu progresu cilvēcei, bet tas, kas mums ir jādara, mums ir jāspēj turpināt sarunāties. Man liekas tā, ļoti, ļoti trāpīt centrā par to, kāpēc ir jārunā. Jā, absolūti, vai ne? Un tādā digitālajā vidē, gan es domāju, mēs esam katrs savā burbulī, arī reālā vidē, protams, mēs esam katrs savā burbulī. Kā tev šķiet, mums vispār ir iespēja izkļūt no sava burbuļa? Vai mēs tā arī iestrēgsim kādā noteiktā cilvēka lokā un tur arī maļamies savās domās, viedokļos, uzskatos? Droši vien tādā ikdienā mēs esam. Protams, mēs esam gan fiziskajā dzīvē, burbuļos, gan nosacīti tādā sociumā, kas mums ir ērts un pazīstams un zināms, un vienkārši kurā mēs uzturamies, gan arī digitālajā vidē. Protams, ar apzinātiem soļiem var paplašināt šo savu burbuli, kaut vai piesakojot vai sekojot, vai skatoties kādus ierakstus no tiem cilvēkiem vai organizācijām, kas nav burbulī. Parasti tas saistās ar kaut kā tādu zinām emocionālu spriedzi un kaut kādu vak, vai es tam nepiekrītu, man tas tracina.
Viss algoritmu pasauli jau tā ir veidot, ka mēs esam šais burbuļos. Un, godīgi sakot, man liekas, ka drīzāk ir jāskatās, kas ir tie reālie soļi, kā tad mēs varam šo savu mijiedarbību paplašināt ar dažādiem cilvēkiem. Mana intuitīvā sajūta, tas ir vairāk par fiziskās pasaules interakciju, kur mums tomēr ir iespēja izkāpt ārpus tāda noslēgtāka loka. Kaut vai caur tām aktivitātēm, kurās mēs ikdienā darām, vai mēs, tur korī dziedam, vai dekolektīvs, vai sporta nodarbības, vai bērni skolās mācās un vecāks sapulcs, vai apmeklējam kāds kultūras notikums, vai sporta notikumus. Ir kaut kādas uz veikalējam, uz laukiem braucam, ir šīs tomēr mijiedarbības iespējas ar dažādiem cilvēkiem Latvijā. Kaut izvedam sevi uz festivāla Lampa, kur notiek ļoti daudz dažādu diskusiju, kuras iespējams tādā mūsu redzeslokā, tā ikdienā kaut kādā ziņā arī nenonāk. Tas arī ir, man šķiet, labs veids, kā mēs paplašinām savu redzesloku un klausāmies, par ko tad cilvēks sarunājas vispār. Ja? Kas ir šis tēmu loks? Viennozīmīgi, un tik tiešām Sarunu festivāla Lampa programma ir ļoti, ļoti plaša. Gadus pagājušā vasara jau bija 10. vasara, kad 10. jubilejas festivālu svinējām, un pagājušajā gadā bija 365 dažādi notikumi Lampā, diskusijas, sarunas, debats, darbnīca. Un tas tēmu loks ir ārkārtīgi plašs, un tā tiešām ir iespēja izkāpt arī no tā sava zināšanu burbuļu, jeb informācijas burbuļu un uzzināt kaut ko jaunu. Un to daudz cilvēki ir teikuši, kā vienu no tādiem lielākajiem ieguvumiem, uzturoties festivālā, apmeklējot festivāla diskusijas, ka viņi ir piestājuši pie kādas telts, pie kādas skatuves, kur ir dzirdējuši diskusiju par kaut ko, kas viņam pat nav ienācis prātā. Piemēram, pilnīgi konkrēti saruna, ja viens cilvēks teica, klausies, es dzirdēju to sarunu par mikrobiomu, šausmīgi interesanti, vai ne? Kas nav tajā cilvēka ikdienas informācijas plūsmā, tā kā Lampa ir tā vieta, kur mēs tādā arī tādā skaistā veidā savā ziņā plēšam šos burbuļus, kuros mēs uzturamies gan miedarbojoties ar citiem cilvēkiem, gan tajā informācijas lokā. Jā, absolūti, jo arī es esmu moderējusi sarunas, piemēram, pagājušajā Lampā par nāvi. Mēs runājamies par nāvi. Cik bieži mēs vispār savā ikdienā sarunājamies par nāvi un kā mēs par to jūtamies un kā mums vispār vajadzētu ar saviem bērniem sarunāties par to. Tādas tēmas, kuras tādā ikdienas skrejienā mēs bieži neskaram. Tavuprāt, ja ir kāda tēma, par kuru mēs īsti nevaram cilvēki vienoties, šī tēma ļoti sašķeļ mūsu viedokļus, mēs nostājamies vienā vai otrā pusē, mums ir jāturpina par to sarunāties. Ir jāturpina sarunāties, un man liekas, te ir respektīvi tas, ka mēs runājam par kādām sarežģītām tēmām, nenozīmē, ka mēs automātiski piekrītam vienam vai otram viedoklim, un nedrīkst cilvēks vainot vai nosodīt. Teiksim, pats sarunas fakts, ka mēs runājam par kaut ko, kas sabiedrībā liekas tās, es nezinu, vai nepatīkams, vai tabū, vai sarežģīts, tā pati saruna pa sevi ir ļoti, ļoti vērtīga. Un tikai fakts, ka mēs par to runājam, nedrīkst tikt nosodīts, jo tad cilvēki tiešām nevar sarunāties. Man liekas, kas ir svarīgi, ka mēs caur šo sarunu varam paplašināt savu izpratni, un mēs labāk varam uzzināt citu cilvēku domas, un mēs arī labāk varam savu viedokli un savas domas noformulēt, un tad jau tas paliek mūsu rīcībā, vai mēs mainām savas domas, vai ko mēs ar to visu informāciju uzņemto darām. Bet man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti bīstami, ja mēs tagad ejam kaut kādos tādos dalījumos, ka par to ir grūti runāt, un tāpēc mēs par to nerunāsim. Ir jārunā. Ir jāsaprot, kā par to runāt. Bez vainošanas, bez moralizēšanas, bez nosodīšanas. Bez kaunināšanas. Bez kaunināšanas, tieši tā. Absolūti, vai ne? Tev šķiet, ka mēs tomēr šajā laikā, kad mums ir iedots ļoti skaļas balsis katram, jo mēs katrs varam digitālajā vidē izteikties, ka mēs tiecamies vairāk tā spilgt izpausties. Vēlamies, lai mūs vairāk tomēr pamana. Nevis, mums ir svarīgi, ko mēs pasakām. Mēs tā ļoti skaļi mēģinām kaut ko pateikt. Kā tev šķiet, kāpēc mēs tā darām? Mēs tiešām gribam būt vienkārši pamanīti, sadzirdēti, vai varbūt vienkārši piebļaut un iet tālāk, bļaut citā vietā? Droši vien tev vajadzētu vairāk ar psihologiem runāt par to, kādēļ cilvēki tik ļoti vēlas pamanīt, bet, protams, tas ir, mēs dzīvojam tādā laikā, kad zīmoli runāja, un arī savā ziņā cilvēki arī kaut kur kļūst par zīmoliem, un, protams, lai šajā visā lielajā, skaļajā
tirgus laukumā tiktu pamanīti, no acīm redzot, tas skaļums un tas spilgtums ir tas, kas ļauj izcelties un dabūt šo uzmanību. Un tas jau nav slikti, bet no atkal, bet, protams, tas paņem spēks, tas nogurdina un iespējams, ka tas arī novērš uzmanību uz to, kas nav tas pats būtiskākais. Savā ziņā tā ļoti spilgtā redzamība publiskajā telpā varbūt atņem, man liekas, uzmanību no tā, par ko īstenībā ir stāsts, jo, protams, šis ārkārtīgi impulsīvais un ātrais reaģēšanas temps pieprasa citu rīcību, ja, man ir grūti daudz par to izteikties, jo es pat esmu cilvēks, kuram man nav liela vilkme būt redzamam sociālajos tīklos, bet es to saprotu, ka tas ir veids, kā ļoti daudzās profesijās arī cilvēks spēj vispār strādāt un eksistēt. Tas, protams, iedod ļoti daudzus bonusus, jā, bet tas arī kaut ko noteikti paņem no mums. Tas nav tā, tā ir tāda monēta ar divām pusēm, kā šķiet jebkas pasaulē. Mēs kaut ko iegūstam un reizē arī noteikti kaut ko arī zaudējam. Kā tev šķiet, kas ir tie faktori, kas traucē mums cieņpilni sarunāties digitālajā vidē, internetā? Kas ir tas, kāpēc mēs brīžiem noraujamies? Man liekas, viena lieta, tā ir tiešām tāda impulsivitāte, tas telefons vai vienalga ierīce, un droši vien jau tas ir telefons, ir ļoti par rokai, un tad ir tas impuls uzreiz kaut ko atbildēt, uzreiz kaut ko pateikt. Un arī savā ziņā šī anonimitāte, ja mēs neredzam to otru cilvēku, mēs neredzam viņa acu skatienu, mēs neredzam viņa ķermeni, mēs neredzam viņa emocijas. Otrā lieta arī var ļoti viegli pārprast, jo tad, kad cilvēks pasaka to savu domu fiziskā veidā, mēs redzam viņa balss izteiksmi un intonāciju un acu skatu, mēs saprotam, ko viņš ar to domā. Rakstītais vārds var nolasīties savādāk, un mēs ļoti daudz ko arī pārprotam. Man liekas, ko varētu darīt, ja mēs tā kā ejam vairāk pie tiem ieteikumiem. No otrās puses ir jau ļoti labi, ka mums ir šī digitālā vide komunikācija. Tiešām mēs pie ļoti liela daudzuma informācijas nonākam. Mēs ļoti daudz ko uzzinām. Tas tiešām paplašina mūsu redzesloku, vai ne? Mēs varam būt Latvijā, un mēs zinām, kas notiek ASV, mēs zinām, kas notiek Ķīnā, mēs zinām, kas notiek Londonā. Mēs varam dzīvot līdzi savā ziņā tai pasaules elpai un telpai, un arī Rīgā dzīvojot, mēs zinām, kas Rīgā notiek, vai ne? Bet, man liekas, tā viena lieta varbūt, ko var darīt, un tas ir no mums pašiem atkarīgs, ir vienkārši to savu impulsivitāti mazliet pieskatīt. Ieelpot, izelpot, kas tagad notiek, vai tiešām man uzreiz tagad ir jāraksta atpakaļ un jārēģē. Varbūt es varu mazliet pagaidīt un saprast, lai mans domas nosēžās un ko es īstenībā gribu pateikt. Un tad es par to runāju. Un tad tas var būt ļoti vērtīgi un ļoti jēgpilni un ļoti labi. Ja mēs spējam ar to savu pirmo impulsu pieskatīt, padomāt, pēlpot, nofokusēties, noreflektēt un tad runāt, es domāju, tas bagātinātu un noņemtu bagātinātu to sarunu, arī noņemtu to agresivitāti lielo. Jā, mēs ļoti reaģējam, ļoti strauji. Un iespējams paiet brīdis, mēs nožēlojam, ko mēs esam uzrakstījuši. Tā arī var būt. Un jau viss ūdens ir izlietis. Tu jau nevari sašķelt atpakaļ. Jo mums kaut kā šķiet, ka tas tā visā komentāru un viedokļu gūzmā kaut kur pazūd, bet īstenībā jau nepazūd. Tas viss tur paliek. Internets neko neaizmirst. Es nezinu, uz to arī tā skatīties. Tā ir vide, kurā neaizmirst. Ja mēs ar tevi šādi sarunājoties, bez mikrofoniem, bez ierakstiem to darītu, iespējams, tas vārds kaut kur paliek. Jā, zinām tikai mēs divas par šo sarunu. Bet tad, kad mēs izpaužamies digitālajā vidē, tur tas vārds paliek. Jā. Un ir patiesībā ļoti forši citreiz rakstīt arī, es izlasu arī garos ierakstus, pieņemsim, Facebookā vai citās vietnēs, kur cilvēks ir tiešām padomājis un viņam ir kaut kas, ar ko dalīties, un viņš to pasaka, es ar ļoti lielu interesi to izlasu. Tas nav tā, ka cilvēkiem slinkums ir garus ieraksts lasīt, vai ne? Ja tas ir jēgpilns, ja tas ir par lietu, ja tas ir par tēmu, tad tas ir super, ka cilvēki dalās, ka mums ir šī platforma, kur ik viens tik tiešām var arī pateikt kaut ko. Kā mums veš šīs sarunas dziļumā, lai tās nav tikai virspusējas, kur mēs garām skrienam kaut ko ātri ierakstām un jau pie nākamās sarunas? Ir iespējas arī tādas patiesi dziļas sarunas digitālajā vidē, vai tikai tādā reālā pasaulē, kur mēs sanākam kopā? Jā, man ir grūti pateikt. Laikam es manā pieredzē tādas dziļākās sarunas es esmu klātienē tik tiešām izbaudījusi, jo tas ir arī prāta stāvoklis, kur mēs sarunai atvēlam laiku un uzmanību.
teiksim, arī tāds mūsu dzīvēs tāds svarīgs sarunas, nevar par roku galam izdarīt. Ir tiešām jānoskaņojās, ir jāsaprot, man tas tagad ir svarīgi. Es nezinu, kaut vai bērniem, tad, ja bērniem kaut ko ir jāizrunā, tur pa vidu starp kartupeļu mizošanu un mēs vēl visādi mājas soli. Nekāda saruna tur nesanāks. Ja mēs gribam, lai tā saruna ir ar pievienoto vērtību dziļumu, tad tam ir jāvēlta laiks un uzmanība. Var jau būt, ka to arī var digitālajā vidē veicināt, bet manā pieredzē tās ir bijušas klātienes sarunas, kas man ir bijušas ar lielāku pievienoto vērtību. Jā, jo tur mēs esam arī tā anonimitāte, vai ne? Mēs neesam īsti tā ir tāda daļa mūsu. Mēs neesam pilnībā mēs, ja mēs neesam līdz galam klātesoši tajā visā. Ja algoritmi tiktu veidoti citādi, ja tiktu izceltas tās sarunas, kas ir cieņpilnas un uz tādu patīkamu iznākumu vedinošas, nevis tās, kas šobrīd, jo skaļāk kliedz, jo rupjāk, jo tālāk šī saruna arī nokļūst. Vai mūs vispār tas interesētu? Man liekas, ka tas varbūt ka cieņpilna saruna, ka viņa ir tāda blāva. Nebūtu, nē. Man liekas, tad, kad mēs runājam par būtiskām lietām, tā cieņpilnā telpa ir vienīgais veids, manuprāt, kā pat tiešām dziļumā kārtīgi var izrunāt. Kā mēs varam īsti saprast, par ko ir stāsts, kas šeit īstenībā notiek. Ja? Jo, arī, teiksim, tādās, teiksim, ja mēs skatāmies uz, es nezinu, uz kaut kādu konfliktu, ja? Nezinu, schēmu, un skatāmies uz to, kā uz zinām tādu aizbergu, ja? Tad augšējā daļā virs ūdens ir redzams tas, ko saka. Zem ūdens ir tas, ko jūt, un vēl zemāk ir, kas ir tā patiesā cilvēka vajadzība, kāpēc viņš kaut ko saka, teiksim, būt noderīgam, būt novērtētam, būt pieņemtam, vai būt atbalstītam, vai kaut vai pēc miera un pēc atpūtas, vai, nezinu, cilvēkam resursi kaut kāda trūks laika, naudas, nezinu, veselības, jeb kāda resursi, ja? Un tā virspusējā daļa, tā ir tikai tā virspusējā fasāda, un šī cieņpilnā sarunas telpa patiesībā ļauj arī ieiet dziļumā un sastapties ar otru cilvēku kā ar cilvēku, ar viņa emocijām un iespējams pat saprast tās viņa vajadzības. Un tā nav sekla un pliekana saruna un vienkārši pieklājīga saruna. Tā ir tā telpa, kur mēs nolaižamies dziļumā. Un tur ir ļoti liela vitalitāte, jo ja mēs arī viens ar otru runājamies un pat diezgan līdzīgi domājoši cilvēki, noejot tādā dziļākā slānī, mēs varam saprast, ka mēs esam patiesībā diezgan atšķirīgi. Un arī starp mums ir diezgan daudz pretruns. Un tas uzreiz arī kaut kādas emocijas paceļ un kaut kāds tāds sajūts izmaina, bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram kopā būt un runāties. Ja mēs paliekam, teiksim, tikai tajā agresīvajā komunikācijā, tad mēs esam, man liekas, tajā sliktākajā izpausmē, tā kā smilškastīte ar lāpstiņām, tur smiltiņas viens otram acīs metīsim. Jā, nevienam nav labu ar lāpstiņu. Jā, nevienam nav verbāli sakaujam viens otru, verbāli tāda kauja patiesībā. Jā, tas, ko tu sāki, es arī esmu pamanījusi digitālajā vidē sarunājoties ar cilvēkiem, tu jūti, tev kāds atsūta tādu negantu komentāru un tu pajautā, bet kas patiesībā ir, kā tu patiesībā jūties, jo šis nav par to. Ja, tu raksti, bet patiesībā ir sajūta, ka ir stāsts par kaut ko citu. Un ļoti bieži cilvēki, atkūst un saka, īstenībā es jūtos šādi. Jā. Un tu saproti, ka tu vienkārši pagadījies ceļā, iespējams, ar savu redzējumu vai ar to savu sajūtu, un kur tu tāds priecīgs, man šobrīd ir grūti. Kāpēc tu tāds priecīgs? Jā, man skauž, ka tu esi priecīgs, vai ne? Īstenībā un atzīt to. Tas ļoti daudz ko risinātu, man šķiet, ja mēs tā atzītu, kā tu saki, man skauž, ka tu esi priecīgs, jo es šobrīd neesmu. Jā, un tad saprast, kas man būtu vajadzīgs, lai es būtu priecīgs, Bet kā mums reaģēt uz tādu necienīgu vai agresīvu sarunu? Ja mēs esam nākuši ar kādu domu, esam kaut ko publicējuši digitālajā vidē, mēs bedinam uz kādu sarunu, mēs vēlamies, lai tur notiek, un ja pretī mēs saņemam tādas agresīvas izjūtas cilvēku, kā mums sarunāties tālāk, vai vispār mēs varam tālāk sarunāties? Un es varbūt atsaukšos ar vienu sarunu ar vienu politiķu, kas man stāstīja, ka ir atsevišķās reizēs
uzsākusi nevis publisku sarunu, bet privātu sarakstu ar šo cilvēku, kur ir skaidrs, ka tas nav anonīms kaut kāds profils, bet reāls cilvēks, un teiksim, tādā privātā sarakstē arī ir bijusi iespēja saprast, par ko ir bijis tā sāpe, par ko ir bijis kreņķis vai cepiens. Ja? Tā, protams, var būt viena taktika. Man liekas, ka ir varbūt jāskatās un jāpadomās, ko ir vērts atbildēt, uz ko nē. Nevienmēr vajag lietot eļļu ugunī, un nevienmēr vajag vēl vairāk eskalēt to situāciju. Tā ir tā mana sajūta. Citreiz tās vētras arī šodien pacepās, rīt būs cita lieta, pa ko cepties. Vienkārši parīt būs atkal cita lieta, un viss jau būs aizmirsuši šito lietu. Vienkārši padomāt, kam ir vērts tērēt enerģiju un uzmanību un laiku. Ja ir kaut kas, ko cilvēks grib pateikt un paust, tad tas ir svarīgi, tad to ir jāsaka, bet ir jāpadomā, vai visās vārdu cīņās, kā mēs runājam, ja tās ir cīņas, vai ir vērts vispār tajās ielaisties. Vai ir vērts uzvarēt? Jā. Ko tā uzvara nesīs? Neko, un tā ir ļoti interesanta lieta arī, ka tas tiešām ir kaut kur, ka tas ir tas absurds, ja mēs skatāmies uz sarunu kā veidu, kā mēs varam kaut ko vairāk saprast, tad cīnoties nevar vairāk saprast. Cīnoties mēs vienkārši iecementējamies tajā savā viedoklī. Mēs tā kā baidamies pazaudēt savu seju, jeb tikt uzskatīt par muļķīgākiem, jeb nepietiekam tur kaut kādiem zinošiem, un tad tik cilvēks iecementējās tajā savā pārliecībā, un nezinu, tur fakti un dati un viss, bet tas veids, kā runā, ir nepatīkams un aizvainojošs abām divām pusēm. Un tad, kad savā ziņā tā otra cilvēka arī tās emocijas, abiem jau tiek aizskarts viņu arī tā savā ziņā patmīlība un emocijas, mēs vienkārši neko neiegūstam. Absolūti neko neiegūstam. Mēs vienkārši viens ar otru sanaidojamies. Man ļoti patīk šī teorija, ka šobrīd tā gan ir pasenāka, ka šobrīd ir aktuāli kļuvusi let them, jeb ļauj viņiem teorija. Ļauj citam tā domāt. Viņš tā vēlas domāt, atļauj viņam. Tev nav jāpatur pēdējais vārds. Ja? Ļauj. Tādu dod vaļu otram izpausties un atkāpies uz brīdi. Ja? Jā. Es zinu, būtu cilvēki, kas noteikti oponētu, teiktu, ka nē, bet ka nevar atļaut arī kaut kādiem sliktiem vārdiem dzīvot, ka ir jāpasaka tie slikti vārdi, ka tās ir nav tāds atbalstāms domas. Sarežģīti tas viss ir. Jā, tas ir stāsts noteikti par tādu robežu vilkšanu, kā mēs varam šīs robežas novilkt, bet arī cieņpilni un nekļūstot pašiem rupjiem. Kā mums vispār to izdarīt? Jo kaut kādā brīdī, kā tu saki, ir jāpasaka varbūt, ka šie ir slikti vārdi, ko tu man velti. Jā. Protams, varbūt ja es tādā sabiedriskajā līmenī atļaušos šeit pieminēt sarunu festivālu Lampa un jau šis paustā doma par cieņpilno sarunu telpu, ko Lampa ir radījusi, un mēs tiešām esam Lampā arī radījuši šo sarunāšanās noteikumus, jo, lai saruna varētu notikt, mums visiem ir jāievēro kaut kādu noteikumu, un tāpēc Lampā jau no pirmā gada ir šī noteikumi izstrādāti, kur aicinājums tiešām ir uz to, ka mēs varam paust savus domas un viedokļus un idejas, bet nepazemojam otru cilvēku par to, ka klausīšanās ir tikpat svarīga kā runāšana, par to, ka mēs, naida runai un tādai vardarbības runai Lampā nav vieta, un šie noteikumi ir un tiek ievērot, un ja kāds cilvēks neievēro šos noteikumus, tad viņam arī var palūgt atstāt festivāla teritoriju pieklājīgā veidā. Ir kāds precedents? Ir bijuši tādi gadījumi, jā, bet tas tā ļoti mierīgi tas ir noticies, un tas, man liekas, tas ir kaut kāda noteikuma mums ir jāievēro, ja mēs nevaram anarhijā, mēs nedzīvojam anarhijā, mēs nedzīvojam mežā, vai ne? Tāpēc, lai mēs spētu viens ar otru miedarboties, cilvēki vienojās par noteikumiem. Kā mēs sarunājam, kā mēs šeit būsim, kā mēs šeit uzvedīsimies, kā mēs šeit pieņemsim lēmumus, uz visu tas attiecās, arī uz valsts pārvaldi. Un tas ir, protams, arī jautājums par tādām, savām, tām iekšējām robežām, ja, ko cilvēks pieļauj attiecībā uz sevi, miedarbībā ar citiem un arī kā viņš pats uzvedās attiecībā, kā viņš arī pret citiem cilvēkiem izturās. Un tad, protams, tas ir stāsts par to savu iekšējo kodolu, par nosacīt arī to savu telpas apzināšanos. Un, protams, ka mēs esam paši atbildīgi par to, lai šo savu šo savu veselīgo pašcieņu saglabātu un iedarbotos savu šo veselīgo pašcieņu. Tas nenozīmē, ka nevar būt arī kaut kādi, pretestības, jo šī robežu satikšanās, viņi neizbēgami ir saistīti ar kādām pretestībām. Tad mums jāspēj runāt par to, kas ir mana vajadzība, un paust šo vajadzību normālā, civilizētā veidā, nevis caur dusmām un cīnīšanos. Kā tu skaties uz cenzūru? Ja tomēr
šai digitālajai vidē vietnes, kam ir tāda lielāka vara, sakot līdzi tam, ko cilvēki raksta un varbūt rediģētu, un varbūt kaut kam neļautu nonākt publiski. Jo šobrīd šķiet, ka tu jebko drīkst pateikt, un nekas tev īsti par to arī nebūs. Vienu brīdi, man liekas, bija jau vairāk gāja, kaut kā tāda, savā ziņā moderēta saruna, ko arī algoritmi centās, mākslīgie intelekti centās izcert, un tas arī saistījās ar kaut kādiem, tādiem pārpratumiem, kur pat pilnīgi normāli ieraksti tika izcerti. Es domāju, ka ir jābūt moderācijai sociālajos tīklos. Nevar būt tā, ka pilnīgi viss šļura iet, jo ne jau tikai dzīvi cilvēki uzvedās, vai ne, tur ir pilns arī ar visādiem botiem un ar troļļiem un ar visu kaut ko. Tā jau nav tāda tikai cilvēku veidota mijiedarbība. Es uzskatu, ka ir jābūt moderācijai, ka ir jāsakot. Nevar pilnīgi visa šļura iet. Kāda tev ir sajūta, vai jaunā paudze ir labāk sagatavota sarunām digitālajā vidē, nekā mēs, piemēram, jo mums tas ir jāmācās joprojām. Man šķiet, mums bija jāmācās, bet mums ir jāmācās joprojām. Kamēr jaunieši, viņi ir piedzimuši šai vidē, viņi nezina citu vidi, viņi nezina laiku, kad tā nebija. Noteikti. Viņi noteikti ir labāk apguvuši šo prasmi komunicēt digitālajā vidē, bet viņiem atkal trūkst šīs prasmes komunicēt klātienē iespējams. Un mēs jau neviens nepiedzimstam par tādiem labiem sarunu biedriem. Mēs tās prasmes iemācāmies mūža garumā, mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Un, tas man patiesībā satrauc par jauniem cilvēkiem, savā ziņā arī tādu viņu fizisko izolāciju, jo viņi kautrējās varbūt zvanīt. Viņi kā tagad būs runāties, viņi labāk kaut ko čatos raksta. Es gribētu redzēt, ka ir joprojām tā telpa, kur arī jauni cilvēki fiziski mijiedarbojās viens ar otru, socializējās, attiecības veido. Man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Kā tu pats labāk jūties? Tu jūties labāk piezvanot un sarunājot to, kas tev ir jāsarunā, vai tomēr rakstot vēstuli? Tas ir atkarīgs, jo es daudz arī par to esmu domājis, kā būtu labāk, jo it kā liekas, ar to zvanīšanu negribās ielausties tajā cilvēka telpā, ja viņš ir aizņemts tajā brīdī un nevar man atbildēt. Jo mēs visi esam ļoti aizņemti. Mēs esam, jā. Un tad es dažkārt, man ir laikām vieglāk telefoniski izrunāties nekā rakstīt ēpas, bet tad es aizsūtu īziņu, kad tu vari runāt, kad mēs varam sazvanīties. Dažkārt es arī, rakstu ēpastos vai dažādos čatos. Man laikam 50/50 abējādi. Bet, teiksim, tādas publiskās sarunas sociālajos tīklos es gan neizvēršu. Tu nenāc klajā ar domu graudu, zinot, ka tur varētu būt kontroversāla kaut kāda ideja parādīties. Ļoti reti, tāpēc, ka man liekas, tam ir baigi jādomā, ko es tur gribētu pateikt un kā īstenībā es gribētu pateikt, un man tas noņem spēku, man nav laika, un es vienkārši to nedaru. Es gribētu spēt mazliet labāk. Ja internets pēkšņi pazustu, es neticu tam, protams, bet ja notiktu, protams, par to daudz tiek veikta spekulācijas, ja pēkšņi sociālajā mēdī pazustu un vispār internets pazustu, mēs prastu sarunāties. Noteikti prastu. Es domāju prastu, bet mēs nebūtu laimīgi, ja internets pazustu. Un arī es nebūtu laimīga. Tas jau būtu tā kā no vienas galējības otrā. Kāpēc? Kā tev šķiet, ko iedod? Man liekas, tas lielais, tā ļoti interesanti sajūta, jo faktiski ir droši vien tā sajūta, ka tev pasauli pirkstu galos, ka tu vari visam piekļūt klāt, ka tu par visu vari zināt. Vai to visu vajag? Es nezinu. Bet tā iespēja sajūta ir milzīga. Kaut vai mēs ikdienu savu plānojam daudz savādāk, nekā mēs agrāk plānojām. Agrāk taču, vai ne, lai satiktos ar kādu cilvēku, vajadzēja sazvanīties un konkrēti norunāt to tikšanās laiku. Tagad arī tas komunikācijas veids ir izmainījies. Mēs varam jebkurā brīdī sačatoties vai sazvanīties vai pārunāt kaut ko, vai reāli laikā mašīnu vadīt un veizā visu redzēt, kur un kas un kā notiek. Mēs savādāk tagad funkcionējam, dzīvojam, un tās tehnoloģijas ir ļoti izmainījušas mūsu ikdienu un savā ziņā arī kaut kur vieglāk padarījušas. Bet, kā jau tu teici, arī pa to otro pusi, protams, tam ir milzīga otrā puse, ka mēs vienkārši tādā ārprātīgā intensitātē, man liekas, un multitaskingā dzīvojam. Jā, mūsu smadzenes netiek līdz tam visam. Jā, tādā milzīgā pārslodzē. Jā. Jo es nedomāju, ka ir bijis vēl kāds laiks, kad cilvēks tik lielā pārslodzē informācijas ir dzīvojis. Nav bijis tā.
Nē, es arī domāju, ka nē. Vai ne? Nav, un tas ir ļoti daudz, kas mums ir jāiztur un jāspēj atsijāt, kas ir tas būtiskais un kas nav, kas ir mūsu prioritātes. Ja? Jo brīžiem šķiet, ka viss ir prioritāte, bet tad nav iespējams funkcionēt, ja viss ir prioritāte. Jā. Absolūti. Kam būtu jānotiek, lai tu pati zaudētu savaldību un negantu izpaustos digitālajā vidē? Nezinu, lai zaudētu. Savaldības varu zaudēt, bet vai es neganti izpaustos digitālajā vidē, es nezinu. Es varbūt klātienē neganti izpaustos un dusmīgi paliktu un asā tonī runātu, ja piepaceltā balss tonī. Bet droši vien, ka es nezinu, man grūti pateikt. Un reizēm ir bijis nekad nesaka nekādi, jā, varbūt ka rītdien aizies mājās. Jā. un parādīsies kaut kas ļoti interesants no Ievas, vai ne? Bet man ir bijis reiz, ka tiešām mēlnies vai pirkstu galu drīzāk, ja? Atbildēt. Tā, ka atbildēt. Un, jā, es atceros, bija viens gadījums, es tagad nesaukšu to gadījumu, bet bija kaut kādas situācijas, bija šausmīgi noguris bija tajā dienā, un kaut kāda bija izaicinoša darba diena, un pietiekam daudz problēmas, un vienkārši atnāc mājā, un galva kūp, un viss tāds meh, un tad vienkārši jūties kā tāda pankūka mīkla izplūst pa dīvānu, vai ne? Un tad es paņēmu telefonu, skatījos, un tad bija kaut kāds publiskais cepiens par kaut ko, un man tas pilnīgi, man iestājās cīnītājs manī iekšā, kā tad tā var, un es uzrakstīju kaut kādu ierakstu, neko jau traki es neuzrakstīju, kaut ko tur es ierakstu nopublicēju, bet pēc tam man bija ļoti interesants saprast, ka tā bija patiesībā diena, kad manā dzīvē nebija lietas kārtībā. Un man nebija enerģija ar savām lietām tikt galā, un es ļoti labi varēju saprast, kā citiem cilvēkiem vajadzētu kārtot viņu dzīvi un dalīties viedoklī un dalīties padomā. Tā priekš manis bija tāds pilgt atklāsme, par ko ir īstenībā stāsts. Ja mēs kaut ko vienu nevaram savākt un saturēt, tad citiem cilvēkiem padomu mēs ļoti ātri un viegli varam iedot un pamoralizēt, kā viņiem nāktos dzīvot. Jā, milzīgi paldies tev par šo sarunu, lai festivāls Lampa zeļ un plauks, lai mums ir iespējas klausīties šīs ļoti dažādās un neparastās sarunas un paplašināt šos savus burbuļus. Tas, ko es paņemšu līdzi no šīs sarunas, man šķiet ir tāda iepauzēšana, ja mēs izpaužamies digitālajā vidē, iepauzējam, nelejam karstu, ja? Un pirmkārt skatāmies par to, kas ir tās mūsu vajadzības, kas runā, kāpēc mēs vēlamies šādi izpausties digitālajā vidē. Jo ļoti iespējams šis stāsts, ko kāds ir uzrakstījis, mums šķist ļoti patīkams, un reizē arī pieņemams, ja mēs paši būtu mierā ar savām sajūtām. Ja mums nebūtu šī ļoti, ļoti grūtā diena bijusi, kad, kā tu saki, kā pankūka mīklu, mēs gribam izlīt pa dīvānu. Ja? Jo, jā, tāda neskriešana ar galvu sienā un savu sajūtu vērošana. Jā, un arī piefiksēt, kas ir tās manas vajadzības. Varbūt man vienkārši vajag atpūsties tagad, varbūt man vienkārši jāaiziet pastaigā, varbūt man vienkārši vajag labu sarunu ar man tuviem mīļiem cilvēkiem. Jā. Varbūt tas ir tas, kas man palīdzēs. Varbūt šis mans vietālrunis ir jānoliek uz plauktiņa. Jā. Jā. Un tad ar svaigāku elpu. Vismaz vakarā. Vismaz vakarā, absolūti noteikti. Paldies arī jums, kā klausījāties. Jā, jums šķita šī saruna tāda, kuru kādam vēl vajadzētu noklausīties. Droši to nosūtiet, jo mēs visi dzīvojam laikā, kur šī digitālā komunikācija notiek. Un mums tajā ir jāizpaužas cieņpilni. Ja, paldies tev, Ieva. Paldies, Kristīna.